Labrīt! Sveiciens visiem jaunajā gadā! Un kā jau jaunais gads vienmēr sākās ar savu apņemšanos, katram mums savu. Lūk, un šogad es esmu apņēmusies vairāk kustināt, lustināt slaidu maratonu dalībniekus, pati būt aktīvākai nekā līdz šim, jo pēdējie 2 mēneši ir iedevuši kaut kādas zināmas izmaiņas manā dzīvē. Un, jā, un būt vairāk kopā ar jums, ar ģimeni, katram mums ir savi mērķi, savi izvirzītajās apņemšanās, vai ne? Un lai jums visiem sapnis piepildās, sapņi, varbūt kāds lielāks sapnīts, un arī dažādi citādāki. Lūk, un šodien gribu parunāt par to, kāds tad ir tas mūsu jaunais projekts, Svētki savam ķermenim. Kopā ar slaidu maratonu tiek publicēta jauna dienas grāmata, kuru cilvēki katrs pilda, un rezultātus par nedēļu. Tātad viena lapa ir viena nedēļa, tad 2 nedēļas, 14 dienas, un mums ir jāizpilda, tātad attiecīgi tur ir tādi uzdevumiņi, kurus mēs spējam izpildīt. Vai nu tas būs katru dienu izpildīts, vai nu tas būs nedēļā reizi, to jūs paši pēc tam varēsiet arī izvērtēt. Dienas grāmata ir mums publicēta PDF formātā, tātad varat atrast vietu, kur izprintēt, palūdzēt savam konsultantam, izprintēt, lai jūs varat atzīmēt paši, ja to nevarat izdarīt telefonos vai datoros. Un mēs smuki izpildam uzdevumus un sasniedzam mērķus. Izdarot šos te noteikumus, šos te atzīmes, mēs noteikti sasniegsim labākus rezultātus katram pašam sev, kam vajag nomest kilogramus, kam vajag uzaudzēt muskuļu masu, kam vienkārši uzlabot pašsajūtu. Katrs mēs sasniedzam savus, un rezultāti būs. Un nepavēlti ir atzīme, tad, kad mēs sākam, tad šodien ir 2. janvāris, mēs sākam ar mērījumiem, noteikumēs ir norādīti, kur mēs veicam mērījumus, pildam uzdevumus, un projektam noslēdzoties, mēs tātad uztaisam atkārtotus mērījumus. Šeit nav svarīgi ja jūs gribat, protams, jūs varat kāpt uz wellness testa svariem, bet šeit ir svarīgi tieši apkārtmēri. Un noteikti arī wellness testa rezultāti mainīsies, viņi būs savādāki, bet ejam kopā, un tā ir tāda motivācija mums visiem izdarīt mazliet vairāk nekā ir iespējams. Ko es ieteiktu? Pamēģināt vismaz 1 nedēļu izdarīt visus punktus, bet sākam ar mazumiņu un izvēlamies sev piemērotākās lietas, kuras tur ir minētas, izdaram, sajūtam, atzīmējam un savus rezultātus nosūtam konsultantam. Lai jums būtu tāds mērķīts, lai jums katram ir savs tas mērķīts, piepildās ātrāk, raitāk un veiksmīgāk. Tāpēc laimīgi jums jauno gadu un tiekamies projektā!